cīnīsimies pretī. Latvijā šī cīņa tikai tagad sākas pret imigrāciju no Arābu valstīm un pret jau lēnām lienošo, kaut kādu aizvien lielāku islāmu klātbūtni un prasībām pret mošejām. Viņi tikai sākas. Cilvēki, kur neiet uz vēlēšanām, aiziet uz vēlēšanām, nobalsojiet par kādu no tām partijām. Vienalga, vai jums tie cilvēki patīk vai nē, kas sola ierobežot migrāciju un kas izrāda gatavību darīt. Tas būs šausmīgs drauds, būs šausmīgi slikti. Ja to nedarīs. Mans dārgs draugs un kolēģis Brainis Mārtiņš Labs uzrakstīja Telos tādu garu, kādu gandrīz jau uz histērijas robežas rakstu, par tiem skaitļiem. Cilvēki, kas iebrauc, jau ir kaut kādi 50,000 gadā, mums piedzimst tikai 12,000 gadā bērni, bet 50,000 mēs ielaižam cilvēku šeit iekšā, no pilnīgi svešām kultūrām, kuri nec Latviju mīl, nec valodu, nec nāciju, nec viņiem rūp mūsu nākotne, kas brauc tikai sautīgu interešu un vajadzību dēļ, un mēs kaut kā noliecam galvas viņu priekšā. Tad šī cīņa tikai sākās. Raimond, es nezinu, vai Francija un Vācija to cīņu ir zaudējušas, vai ir kaut kāds, es redzu, ka Donalds Trumps, paldies viņam, Amerikā mēģina ierobežot ne tikai nelegālo imigrāciju, bet arī tātad sūtīt cilvēkus atpakaļ. Tas ir pareizi, tas ir jādara intensīvāk. Kristiešiem, kristīgajām konfesijām neatdodiet islāmam nevienu centimetru. Nevienu milimetru neatdodiet. Neiet tajā ceļā, kuru gāja pirms kādiem 10, varbūt vairāk gadiem. Piemēram, Ķelnes katoļu bīskaps palīdzēja vākt ziedojumus no Ķelnes iedzīvotājiem, lai uzceltu mošeju Ķelnē. Uzcēla mošeju, kas ir augstāka, varenāka par lielāko daļu kristīgo baznīcu. Iedomājieties, kāda tuvredzība, šausmas, mācieties no šiem sliktiem piemēriem, nedariet tā. Un, protams, ka tu vari neveidot tās sauktos starp reliģisko, ekonomisko, ekumenisko dialogu ar islāmu tikai tad, ja tu reāli un stingri paliec kristīgajā pārliecībā, dogmatiskajā, tradicionālajā, vecajā pārliecībā. Nevis kaut kādā kristīgajā garīgumā, kas ir izplūdis uz visām pusēm. Tā.